Šis automobils ir jaunā parauga Škoda Yeti, un mūsu uzdevums šodien ir noskaidrot, vai automašīnā ir mainījies vēl kas, izņemot to, ka no priekšpuses pazuduši mazie jocīgie apaļie lukturīši. Посмотри, я едва не плачу, я хочу поехать на дачу, признаюсь тебе в чувствах своих, чувств этих много. Crossoveri izmēri palikuši nemainīgi, un arī skatā no aizmuguras neuzreiz pamanīsit, ka lukturi iekšpusē ir mazliet mainījušies. Turpretīm priekšpuses skaldnis tagad vairāk atgādina jaunākos Octavia un Rapid modeļus. Apaļie dienas gaitas starmeši, kas padarīja Yeti nedaudz līdzīgu Land Rover Freelander, atdevuši vietu stingrākas formas lukturu blokiem. Par to, protams, var strīdēties, taču automašīnas salona dizaina svarīgākais elements laikam tomēr ir stūri. Paskatieties, tiklīdz Škoda ielika Rapidā jaunu dizaina stūri, tā automašīna uzreiz tā iztaisnoja muguru, lūk, kā es labi izskatos. Un tieši tas pats ir noticis arī Škoda Yeti. Iepriekšējais salons jau arī bija ļoti patīkams un akurāts. Tomēr jaunā trīsspēķa stūrīte tam visam piešķir tādu glanci. Taču Škodas pamatvērtības nav viss glanci vai pieejams luksus, lai ko tas arī nozīmētu, bet gan nepārspējams praktiskums. Par priekšējo paneli viss ir skaidrs. Šeit savāktas Volkswagen grupas pamatiekārtas ar zaļu apgaismojumu un tādiem pašiem motīviem. Bet tagad ieskatīsimies aizmugurē. Škoda Yeti esot mazs bagāžnieks. Var jau būt, toties pēc bagāžas organizācijas un izvietošanas iespējams tas līdzinās kuģa kaītei. Tālāk sēdekļi. Skaidrs, ka aizmugurējos var salocīt, jo to var ikvienā mazajā crossoverā. Bet vai ikvienā sēdekļus var arī izņemt pavisam, pārvēršot Yeti par kravas mašīnu? Diez vai. Vienlaikus ar kosmētisko modernizāciju Škoda papildinājusi arī dzinēju izvēli. Lētāko priekšpiedziņas Yeti joprojām var iegādāties ar 1,2 litru TSI dzinēju. Tam seko 1,4 un 1,8 litru turboagregāti ar jaudu līdz pat 160 zirgspēkiem. Garu maršrutu mērotājiem svarīgāks ir dīzelis, un šajā sadaļā seko garš variantu saraksts līdz pat 4x4 modeļiem ar DSG kārbu un elektronisko offroad režīmu. Mūsu izmēģinātais automobīls ir Yeti Outdoor Elegance. Tātad viens no labāk noformētajiem crossover variantiem, kuru ārpus asfalta vēl spējīgāku padara jaunas Nokian riepas. Un pievērsiet uzmanību vārdam Outdoor. Sākot ar jauno modeļu gadu, viena Yeti vietā mums ir divi. Outdoor ir robustāks un, ja vēlaties, džipiskāks, kamēr parastais Yeti ir elegantāks un bez aizsarga detaļu imitācijām. Ja tā uzreiz jāpasaka, kurš izskatās labāk, izvēle ir ļoti grūta. Jau iznākšanas brīdī Škoda Yeti bija tāds automobils, kuram faktiski nebija trūkumu. Tagad, kad jaunajā paaudzē dačņiku sapnis ir nodalīts no automašīnas lielo pilsētu iedzīvotājiem, vispār nav kur piesieties. Pilsētas Yeti vajadzētu būt dārgākam par lauku Yeti, taču dabā viss ir otrādi. Ja parastais maksā sākot ar 15 800 eiro, tad Outdoor startē jau aiz 16 000 eiro robežas. Autoziņa apskatītais Karlo Motors Demo automobīls maksā vairāk par 25 000 eiro, bet paši dārgākie sniega cilvēciņi no Čehijas var pārsniegt 30 000 eiro atzīmi. Labi, ka Škodai tagad ir 4 gadu garantija. Šajā gadījumā mēs vairāk runājam par tā saucamo facelift, tātad esoša modeļa modernizāciju nekā pilnīgi jaunu modeli. Un man jāsaka, ka Škoda acīm redzot Yetijā izmainījusi tieši to, ko vajadzēja izmainīt. Turklāt pēc lielā brāļa Volkswagen Tiguan parauga mums tagad ir divas atsevišķas modeļu plūsmas un atliek tikai izvēlēties, kurš Yeti jums patīk labāk. Tas, kas domāts pilsētniekiem, vai tas, ar kuru var pabraukt pa mežu un pļavām.